Rīts pie virtuves galda, klusums krīt kā sniegs. Tikai soļi atbalsojas tur, kur rūpas tiek. Mamma vienā pusē, nogurums acīs, māsas griežas apkārt kā planēta sevī. Brālis atbrauc, rokas gatavas palīdzēt, dzīves skrējienā solis, tikai priekam ret. Viņš bieži klusībā uzņem, ko citi nespēj, maigi pārņem rūpes, klusējot to nes. Vārda retāks kā nekā dusmas Lietuva, bet viņš ir tas, kas visu saliek vietā lēni. Neviens neredz viņa nasta smagumu, cik stipri tur cieņu, klusās brūces mugurā. Kur paliek palīdzība, kad mammai vajag vairāk? Tikai tad, kad spiediens jau kāds pēkšņi sāk dzirdēt. Rokās viņš notur visu šo trīs stūri. Ja saprastu, mēs kopā būtu stiprāki nekā viens. Reizē māsa skatās telefonā klusumā, viņu pajautā: vai viss kārtībā, tu vari taču pats? Brālim nav laika gaidīt uz pateicībām, viņš dari, jo sirds tā liek, ne jau balvām. Vārdi iekrīt kā lietus uz karsta jumta, bet viņš turpina stāties tai priekšā vienmēr. Tēva vietā izaug smagas saknes sirdī, un tikai klusi cer, ka to kāds pamanīs. Nevienmēr saņem atpakaļ, ko dot, bet ģimenes spēks taču ir visos mūsos. Kur paliek palīdzība, kad mammai vajag vairāk? Tikai tad, kad spiediens jau kāds pēkšņi sāk dzirdēt. Rokās viņš notur visu šo trīs stūri. Ja saprastu, mēs kopā būtu stiprāki nekā viens. Kāda diena pienāks, būs jāizvēlas, vai turpināt klusēt, vai beidzot kopā stāties. Neatstāj bēdās, kad nepieciešams tev, atrodi ceļu sirdī, kas ved pie patiesības. Ģimene nav tikai tad, kad viegli, brālis netieši rāda piemēru priekš visiem. Kur paliek palīdzība, kad mammai vajag vairāk? Tikai tad, kad spiediens jau kāds pēkšņi sāk dzirdēt. Rokās viņš notur visu šo trīs stūri. Ja saprastu, mēs kopā būtu stiprāki nekā. Kad gaisma izslēdzas, kas paliek blakus, atceries, ģimene ir stiprāka kopā. Varbūt reiz visas balsis dzirdēs viena otru un sapratīs, ka kopīgā spēkā viss ir iespējams.